Čau, draugi! Ļoti sen neesmu taisījis nevienu video. Tā kā kosmiski sen. Man šķiet, ka pēdējais bija kaut kad oktobrī varbūt, tagad ir decembris. Pa šo laiku ko tik mēs neesam izdarījuši. Mēs uztaisījām ļoti skaistu kontūru ar 190 kaut kādām automašīnām. Mēs uztaisījām arī karogu braucienu ar aptuveni 200 mašīnām. Un, daudz izdarīts, daudz darīts un vēl nekas nav beidzies. Šobrīd aktuālākā lieta ir mūsu Audi Latvija kalendāri. Reku, man ir kalendāriņš, šāds te. Sīkāk par visām bildēm, visu pārējo jūs varat atrast Audi Latvija mājaslapā. Ielikšu linku, protams, apakšā. Un izmantojot īstenībā kodu YouTube, saņemsiet nelielu atlaidi, ja jūs pasūtīsiet šo kalendāru. Tā kā varbūt ir vērts padomāt un pasūtīt no mums kalendāru. Šādā veidā jūs atbalstīsiet mūsu YouTube, mūsu visu pārējo, ko jūs varat atbalstīt, kas saistībā ar mums. Jo kalendāru šis kalendāra laiks ir priekš mums diezgan noslogots un arī svarīgs, lai mēs arī nākamgad varētu turpināt tikpat aktīvi darboties. Bet par kontūras izveide bija diezgan traka īstenībā. Paldies Edvinam, cepuri nost, man nav cepurs, bet cepuri nost viņam, jo viņš uztaisīja šo kārtējo mākslas darbu, kas viņa uztverē bija pats sarežģītākais, ko viņš jebkad ir taisījis. Lai gan no malas likās, kas tur ir, tur saliec diezgan elementāri pāris mašīnītes un tev jau kontūra veidojās, bet īstenībā mēs kārtējo reizi pārtērējām laiku, kādā mēs bijām domājuši visu izdarīt. Jo mums bija plāns jau kaut kādos tur 5 aptuveni beigt, mēs sākām pirms 12 un reāli mēs aizsēdējāmies līdz kaut kādiem 8 vakarā. Tāpēc arī liels paldies tiem, kas bija ar mums kopā. Domāju, ka daļa no jums skatās arī šo video, tā kā liels paldies arī jums, kas bija ar mums kopā šajā grūtajā brīdī, jo bija traki, protams, nerunāsim par augstumu visu pārējo, bet šīs stundas nosēdēt mašīnā vai ap mašīnu, vazāties tur no 12 līdz 6, 7 ir diezgan grūti, es to saprotu. Man bija bišķiņi vieglāk, jo, un arī mums, tie, kas arī mums palīdzēja, bija bišķiņi vieglāk, jo mēs visu laiku kaut ko darījām, staigājām, organizējām, koriģējām visu pārējo, bet tie, kas bija vienkārši atbraukuši, domāju, ka viņiem bija krietni vien grūtāk. Un, protams, mēģinājām parūpēties kā parasti par ēšanu. Šoreiz lielais Kristaps par mums bija otro reizi, kas ir interesanti un dīvaini. Mēs šogad gribējām kaut ko citu saukt, paaicināt tīri dažādībai, bet īstenībā neviens negrib braukt. Viņi visi, es varu pasaka aptuveni tur 200 mašīnas, tu reiz 2 cilvēki, būs ap 400 cilvēkiem, nav interesanti. Tur bija 2000 cilvēkus vajag, lai viņi tur brauktu, kaut ko vispār darītu. Tā kā arī liela daļa prasīja naudu no mums par to, ka viņi tur brauc un tirgojās. Man bija diezgan neizpratne, kā tā sistēma strādā. Jo man likās mūsdienās, visi uzņēmumi jau labprāt grib braukt tur, ko viņus aicina un darboties un strādāt, bet izrādās, ka nē, tā kā lielajam Kristapam atkal liels paldies, ka viņi bija. Domāju, bija garšīgi, paēda visi un esat apmierināti. Protams, arī labierīcības, par tā mēs nevaram parunāt, jo iepriekšējos gadus, pagājušajā gadā mums bija labierīcības un šogad arī, bet iepriekšējos gadus, kad nav bijušas, tas bija īstenībā diezgan muļķīgi no mūsu puses, kad sasaust tur vairāk nekā 100 mašīnas un tad katrs skrien pa krūmiem. Jā, un arī, protams, nevar pateikt lielu paldies gan Ārtim Siliņam, gan Rumbulas attīstības biedrībai, jo bez viņiem nekas tāds nevarētu notikt. Mums bija diezgan liels problēmas patiesībā ar lokāciju tur, jo klasiskajā vietā, kur mēs likām automašīnas, mēs tur vairs nesalienam, jo Rumbulas tā teritorija ir aizbērta šķeldu. Tāds side business attīstības biedrībai, jo viņiem ar kaut kā nauda jāpelna priekš Rumbulas uzturēšanas. Un tad nāca palīgā cits cilvēks ar blakus teritoriju, kur atļāva mums būt, tā kā arī liels paldies viņam. Tie, kas nezina, agrāk tur ziemā bija drifta laukums, un arī laikam pat vasarās, bet ņemot vērā tur kā
apkārtnējie iedzīvotāji sūdzējās, ka tur ir diezgan traki ar skaļumu, dēļ drifteriem vispārējais, viņiem tur to visu canceloja. Lūk tā. Un jā, karogbrauciens. Un jā, karogbrauciens bija kā parasti foršs. Vienīgi mums, atcerieties, sniegs bija vienā periodā. Un tas periods bija tieši karogbraucienā. Bez tam vairs sniegs baigi nav manīts pat apkārt. Tagad ir decembris un sniega kā nav, tā nav. Bet tas bija diezgan traks brauciens. Arī pie mums interesējās arī Latvijas televīzija, gribēja pie mums atbraukt, bet nepaspēja arī 360 TV atbraucā, nofilmēja kaut ko. Tā kā īstenībā bija diezgan iespaidīgs periods ar visām šīm lietām. Ielikšu varbūt kaut kādu nelielu rullīti no 360 TV šeit. Audi Latvija rīkotā akcija izvērtās par tiesas sirsnīgu un vienojošu notikumu. Vairāk nekā 200 dalībnieku devās ceļā, lai kopīgi godinātu Latviju. Turklāt šoreiz braucienā varēja piedalīties jebkuras markas automašīnas, lai gan sākotnēji bija plānots maršruts Rīga, Sigulda, Turaida, Rīga. Stiprais putenis, slidenie ceļi un vairākas avārijas uz Vidzemes šosejas lika rīkotājiem rūpīgi izvērtēt situāciju un, domājot par braucēju drošību, maršrutu saīsināt. Brauciens notika bez kārtības sargu iesaistes, tāpēc lielu atbildību uzņēmās pats organizators, regulāri informējot kolonu par situāciju uz ceļa. Un mums pa ceļam vēl nāca ziņas no Siguldas, kur mēs bijām braukt ar Turaidu, un Turaidas šis smukais kalniņš, un tur bija baigās problēmas mašinām tikt augšā, jo daudzi vēl joprojām nav uzlikuši ziemas riepas, tā kā liekat ziemas riepas, savādāk būs baigās sausas. Organizators piebilst, tieši atbildīgā un vienotā braucēju rīcība padarīja šo dienu iespējamu un īpašu, ko neslēp arī pašu karogbraucienu dalībnieki. Mēs dzirdējām, ka šī bija jūsu pirmā reize. Kādas sajūtas? Ļoti liels sajūsma, ļoti liela, ļoti patika. Mazs dēdiņš paņēma līdzi un dabūja redzēt to skaistumu, kas notika. Es jau būtu gribējis izbraukt Siguldai cauri, bet nepaveicās. Tas dod sirdī tādu lielu gandarījumu, noteikti viennozīmīgi tādu sirds siltumu, un es tikai lepojos ar to, ka es piedalos. Tas varētu būt patiesu prieku. Tā kā šodien mēs, piemēram, Siguldu braucām, tur ļoti skaisti izties. Brīnišķīgi. Sniegu? Par visu sniegu. Tas bija pirmais gads mums. Starp citu, pirmais gads bija ar sniegu, un tas vēl bišķīt piedāvā interesanti piedzīvojumu sajūtu. Patīkam. Brauciens aizvadīts bez starpgadījumiem, un biedrība īpaši lielu paldies saka Rumbulas attīstības biedrībai, kas ļāva izmantot plašo Rumbulas laukumu, lai vienviet sapulcinātu dalībniekus Rīgā šādiem pasākumiem. Vietu nemaz nesot tik daudz. Ja man sanāks. Un tā kā jā, ja jūs šo visu kustību atbalstat, pasūtat kalendāru, tas ir kā nospiest laiku vai ierakstīt komentāru YouTube šeit zem šī video. Arī pasūtīt kalendāru ir kaut kas uz to pusi. Ok, labi. Par ko es šodien vispār gribēju parunāt, ir Audi, protams, pasīsimies SSLV, kas darās tirdziņā, un skatīsimies gan jau to aktuālāko lietu, kas ir Audi A6. C6 jau ir savu, nevis nokalpojuši, bet jau mūsdienās jau šobrīd cilvēki no C6 kāpj uz kaut ko jaunāku, un šobrīd ir 10-gadīgas mašīnas C7. Cik ātri laiks lido, ne? C7 jau ir veca mašīna. Un uzmetīsim aci, kas mums ar tiem C7 ir, izteikšu savas domas un šādas un tādas lietiņas. Par to visu, kāda komplektācija, ko es gribētu, ja es skatītos. Un īstenībā jau kaut kādu brīdi es tāpat pētu viņus C7 un A7, bet izstāsta, ka drīzumā nemazām līdz viņiem netikšu. Tātad jā, pirms mēs lecam iekšā, uzreiz teikšu, ka... Es pat nezinu, ko uzreiz teikšu. Nu jā, bet labi, lecam iekšā, un tad jau izdomāsim, ko es teikšu. Ok, esmu jau atvērs vaļā svarīgāko lapu, tātad Audi A6 ieliku prefus, kas ir no 11. aptuveni līdz 14. gadam. Un kā jau redzat pēc bālākajiem nosaukumiem, ka es kaut ko esmu pētījis, skatījies, es vienkārši SSA ik vakaru ieeju, paskatos, kas tur darās un nedarās, tāpēc liela daļa sludinājumu jau ir atvērti. Bet pirmā lieta, kāpēc vispār, ja es meklētu šobrīd dīzeli, lai nemocītu savas galvas sāpes, es viņu skatītos 11. 12. gads. Kāpēc? Cietās DPF daļiņas.
lai nebrauktu uz tehnisko apskati, necerētu un nebaidītos par to, ka tūlītās viss būs slikti, es ņemtu aptuveni 12. gada mašīnu. Diemžēl 13. gadā mums jau pārbaudā cietās daļiņas, līdz ar to 12. 11. 12. gads. Protams, tās ir manas tikai domas, jūs varat darīt, kā jūs vēlaties, bet tas ir mans ieteikums, kā es to skatītos, ja es ņemtu dīzeli. Un ja vispār globāli skatāmies, tad šobrīd jau es aktīvi skatītos benzīna dzinējus. Ja tu pērc mašīnu un tu plāno viņu braukt gadus 10, kaut vai 5, skatīties benzīnu, jo pēc gadiem, pieņemsim 5, 10, kad tu gribēsi savu dīzeli pārdot, es domāju, ka būs vēl lielākas problēmas viņu pārdot, nekā tas varētu būt līdz šim. Bet ok, uz ko es skatīšos? Nu, protams, lielākā daļa mums ir trīnīšu dīzeļi, bet, protams, mēs arī varam skatīties to pašu 2.0, bet īstenībā es zinu, ko varētu izdarīt, kategorizēsim pēc cenas. Darīsim ar dārgāko. Lai mēs saprastu, kas mums ir dārgākais. Tieši dārgākais mums ir 12. gads, 3-litrīgs biturbo. Principā šī mašīna pēc vizuālā ir tas, ko es varētu meklēt. Man nepatīk šie krēsli. Viņi ir tie komforta krēsli, ja var viņus tā dēvēt, bet viņiem ir forša lieta tāda, ka atkarīgi gan no komplektācijas šiem krēsliem, ir kaut kāda labāka bilde? Šiem krēsliem viņiem ir gan masāžas funkcijas, gan ventilācijas funkcijas. Pasīšos, viņiem šeit ir ventilācijas, tās, ka viņiem ventilācija nav, bet ir arī ventilācijas funkcija, kas ir forši. Ja mēs skatāmies klasiskos S-line krēslus, viņiem nav masāžas funkcija, manuprāt, pieejama, un arī ventilācijas funkcija nav pieejama. Bet, nu, šeit, jā, pie mašīnas cilvēks izstāsta, ka ir strādājis, darījis lietas, un diezgan... Domāju, 300,000 nav nekas traks. Kas viņam ir labs? Viņam ir tas, ko es gribu. Viņam ir LED lukturi. Ledinieci viņiem ir. Tātad tas ir forši. Es nezinu, vai tas ir... Man šķiet, ka prefam vēl matriksi nenāca viņiem. Manuprāt, ir vienkārši LED lukturi, kas ir ļoti labi. Xenons, manuprāt, jau ir veca vēsture. Un ja tu meklē jaunu mašīnu, jāstās uz lediem. Otra lieta, viņam izstāsta, ka ir arī Distronics, kas ir vēl viena forša lieta, kas ir šai mašīnai jaunākai vajadzīgs. Nu, principā no komplektācijas un biturbo, protams, kas ir labākais variants priekš dzinēja un kārbas sadarības. Tātad mums ir principā šī ir mašīna ar komplektāciju, kuru principā, nu, tā kā jāņem. Vienīgais, ko es skatos, ka viņam ir gaišie griesti. Atmiņas krēsli. Nu, viņam principā šeit viss ir šai mašīnai. Cik viņiem bija cipars? Nu, 17,000 par 12. gada mašīnu, tas ir daudz. Viennozīmīgi. Bet biturbo ir 300,000 nobraukums. Nezinu, te ir teikts, ka ķēde mainīta, kaut kas tam līdzīgs projekts. Redz, kur viņiem projekts ir adaptīvā kruīza kontrole, 360 grādu kameras apkārt. Nu, viņiem ir diezgan forši viss. Viss kaut kas darīts, mainīts. Nomainīts sprauslu. Šai bīts sapulēts pārklāt. Nu, vienīgais izstāsta, ka viņam nav ķēde mainīta, līdz ar to ķēde, domāju, pie šī nobraukuma būtu kaut kā drīz jāmaina. Tur mēs ierēķinām vēl kaut kāds 2,000, bet globāli ļoti skaista mašīna. Vienīgi tas, ka jā, viņa ir dārga. Tas ir SQ5, reku vēl viens biturbo, 14. gads, kas man nevisai patīk. Cenu ziņā ir nobraukums, ka 190. Nu, es neticu, ka viņam ir 120, 160, 190 nobraukums, bet arī viņam ir tieši tas pats. Skatāmies no priekšas, Ledi, Distronics un izsāks kā S-Lines arī. Tā kā ļoti tāda mašīna, nu, bomba. Pasīsimies, kas viņam salonā ir. Salonā viņam ir... Jā, viņam ir šie parastie S-line krēsli, viņiem pārsā ir, jā, viņi ir elektriskie, viņiem nav masāžu un viņi nav ventilējami vispār pēc komplektācijas, bet viņiem ir melnie griesti un ir arī panorāma. Vot no panorāmas C7 es baidos, jo viņas bieži plīst, tek diezgan briesmīgi. Bet globāli tāda arī forša komplektācija, bet nezinu, vai šī komplektācija nav tik laba, kā iepriekšējiem baltajiem, maksā viņa tikpat. Un es domāju, ka nobraukums nav īsts.
nevar būt 3-litrīgs biturbo tādu nobraukumu. Vienkārši nevar būt. Diemžēl man nav nekādu autodienā kuponu vai kaut kas tam līdzīgs, kā es varētu pārbaudīt. Arī Audi datubāzē 14. gads nerādīsies. Jā, tikko ātri pārbaudīju Audi datubāzē, 14. gada es neredzu, tā kā neko nevaru pateikt, bet man ir aizdoma, kad nav, ko mums YouTube saka. YouTube gan jau, ka neko, es kaut ko esmu lejuplādējis. Tā, 13. gads. Tāks, 13. gads. Tas ir īstais viņa numurs. Uztaisīsim atpakaļ mazāku. Tāks, kurš viņam viņa kods bija? 22392. 29, jā. 23. gadā bija 154,000 nobraukums. Tā noteikti viņa ir sista. Es nezinu. Te kaut kas nav kārtībā. Pārāk kruti, lai būtu taisnība. Un kā nekā tā Jelgava. Jelgavas jābaidās. Bet arī šī komplektācija ļoti laba. Nākamie mums ir 13. gads biturbo. Labi, šeit mums ir parakstie Xenoni, tas jau uzreiz mani atcit, bet ir Distronics, kas ir forši, ir sedans, kas ir reti. Pusādas salons, kas man patīk, ir forši. Kas vēl viņam tāds ir? Atmiņas krēsli. 250 nobraukums. Arī tāda komplektācija, bet teikšu tā, ka man iepriekšējie patika labāk, un ņemot ārā, ka iepriekšējiem vēl bija LEDs. RS6. Kas mums te ir RS6? RS6, vizuālā piedziņas sīksnes ar ruļļiem, nominējas ķēdes. Te arī forši 350,000. Cena bišķiņ zemāka nekā iepriekšējiem, ko mēs skatījāmies, bet tā jau smuki uztaisīt, bet tas viss, kas ir RS, ir jāplēš nost vienkārši brutāli jāplēš nost, un dīvaini, ka ir mašīnas, ka var bagažnieku attaisīt ar pogu un aiztaisīt, bet aizslēgt nevar. Dīvaini. Bet jā, tāda forša stūra, šķeltā stūra, forša. Projekcija. Te nevar saprast šīs mašīnas, kas ir šitā ķīlētas, viņas bieži vien ir bijušas sistas. Un tikai tāpēc, ka viņas sistā ir salikti visādi tur RS un vispārējais. Vai arī cilvēks ir ļoti liels Audi fans un salicis visu kaut ko sakrinājis iekšā, jo, piemēram, šis pats ātruma pārslēdzējs, kas, es nezinu, tas ir Aļika vai OM, bet šīs RS ātruma pārslēdzējs, tas arī īstumā tā tīri forša štela. Jā, bet arī nav mans favorīts. Principā visi dārgākie mums te ir biturbo, kas tas tāds. Šis biturbo ir tāds labs, nav tikai Distronics, šie foršie diski. Jā, komplektācija arī stāsts diezgan ok. Viņam te ir nakts redzamība pilnīgi, ja? Nakts redzamības kamera, kas ir ļoti īstumā pa nakti braucot, īpaši šajos laikos jūs to nakts redzamības kameru vienkārši mīlēsiet. Jā, arī tā ir iedzīga komplektācija 15. Tā kā, labi, skatīsimies kaut ko jau, bet principā, ko es gribēju teikt, ka šajā gadījumā, bet ko es gribēju teikt ar šo visu, ka ideālā komplektācija C7 ir biturbo dīzelis 3-litrīgs ar 8 robu Tiptronic kārbu. Tas ir labākais, ko jūs varat dabūt C7. A6, C7, tas ir labākais, uz ko vajadzētu skatīties, mērķēt, jo viņi ir
sasodīti ekonomiski, sasodīti dinamiski, to ar vienu čipu jau bez mazliet dabūt teju pie 400 zirgspēkiem, un vienkārši kārba tur daudz, viss ir ļoti labi, neskatot to, ka tās pašas ķēdes un tās pašas sprauslu blīves un pašas sprauslas var būt, bet globāli šis motors ir vienkārši afigena labs. Tā visas komplektācija, viss, kas viņā ir, tas ir labākais, ko jūs varat dabūt no Audi C7. Tāpēc es tos C7 biturbo tieši tagad. Labi, kas mums te vēl ir? Reku vēl viens biturbo. Vizuāli glīts, nav ledi. Ir parastā lūka, kas ir arī forši īstenībā. Salons ir pilna āda. Nav atmiņas krēsli. Ir kameras priekšā pakaļā. Aklās zonas, webasto. Tā ir forša komplektācija. Vienīgais atkal viņiem ir manuālie krēsli. Manuālie krēsli tu pērc jaunu A6. Labi, ja tu pērc priekš sevis, tikai brauc tu, nav problēmas manuāliem krēsliem. Tomēr gribētos elektriskos. Bet arī tā tīri 12. gads, tātad tev ir jāaizmirst par cietajām daļiņām un maksā reāli 14 000. Forši. Viņš nav ilgi bijis Latvijā, tikai no 24. gada, tad ar rūsu ar kādu brīdi nebūs problēmas. Reku mums kaut kāds sportpaket plus arī Matrix. Pēdējā laikā Matrix, ne Matrix, bet ledi ir daudz mašīnām. Jo es iepriekš pētīju tos ledus, varēja atrast ļoti maz mašīnām, bet jā. Viņiem pat nav krēslu apsilde. Es domāju, ka mēs Latvijas klimatiskajos apstākļos pat neizskatām mašīnu bez krēslu apsildes. Tas ir A5, kāpēc te mums ir A5 ielikts iekšā. S-Tronic, 2.3 dīzelīts. Reku 2.3 dīzelīts cilvēkiem, kam neko daudz nevajag. Viņi negrib čokrēties ar ķēdēm, viņi grib mainīt siksnas. Viņi grib tādu komfortablu mašīnu. S-Tronic, kārba. Ja mēs skatāmies globāli, viņa nav slikta. Viņa jau šajos gados nav slikta, tas ir tas pats DSG, kas ir visos vagos iekšā, un no tā teorētiski nav jābaidās. Ir jāmaina eļļa, protams, un šī mašīna vizuāli izstāsta glīta. Viņai pat ir distroniks, kas, manuprāt, tiešām ir vajadzīga lieta. Parastie ksenoni man kaitina, bet varbūt kādam nav tik būtiski. Tādā ziņā mašīna ir vizuāli melna, tāda pielicīga, viņam īstenībā interesanta komplektācija. Ak, Dievs. Salons ir. Bet ļoti dīvaina komplektācija. Es domāju, ka jūs man piekrītat. Tagad es ātri pateikšu, kāpēc tā saku. Mums ir atmiņas krēsli, parastie komforta krēsli ar elektriskie krēsli. Parastie komforta. Viņam ir tas te projekcija uz ekrāna, parastā stūre. Ļoti dīvaina komplektācija. Ļoti, bagātīga komplektācija, kaut kādā ziņā tā ir bagātīga komplektācija, bet ļoti dīvaina komplektācija. Ļoti, jūs bieži šādu mašīnu vēl stūres apsilde. Kas ir interesanti, manuprāt, ka tām šķeltajām stūrēm stūres apsildes nav, bet jā, šī parastā vēl stūres apsilde. Es nesaprotu. Vai šo mēs mašīnu varam dēvēt par individuāli komplektētu, attiecīgi kāds ir gājis pie Audi, kāds ir komplektējis, ko viņš vēlās un sakomplektējis šādu mašīnu. Ļoti interesanta mašīna. Šo pat īstumā cilvēki, kas, kur viņi palika, reku. Un bija maksā arī diezgan daudz, bet 14 gads, tātad mašīnai ir bišķiņ vairāk kā 10 gadi. Ieteiktu papētīt, kas negrib, vienīgais priekšpiedziņa, bet, priekšpiedziņai tur varbūt kāda grib kaut ko vienkārši, tā kā šī pēc komplektācijas vispārējais tās ļoti laba mašīna. Kas tas tāds? Diezgan pliks, ne distroniks, labi, S-lines, atmiņas krēsli, tātad krēsli ar elektrību, šitie komforta krēsliņi, ar ventilāciju, skaistajās vasaras dienās jūs to ventilāciju vienkārši mīlēsiet. Arī interesanta komplektācija, bet laikam es viņu neapskatītu. Kas mums te vēl ir? S-Line biturbo. Diezgan pliks, parasts. Es tā teiktu.
Ne viņam Distronics, ne viņiem LEDi. Wow. Man ir viens jautājums zinātājiem. Vai plītās panorāma jums nešķiet kaut kas ļoti dīvains? Nu, tā kā ļoti dīvains. Nav jābūt arī šīm te uzlikām pelēkajām arī brūnām, tā kā ādas imitācija. Nu, kaut kam tam līdzīgi. Vai tas esmu tikai es? Jo man šķiet ļoti tā kontrastaini. Ir tā kā individuāla reku ir uzrakstīšu sānā, individuālais salons, jā. Bet kāpēc nav panelis tāds? Jā, nu izstāst ļoti interesanti. Bet klimata kontrole pati prastākā. Tā kā tas arī ir mīnusiņš, bet tīri dizainiski ļoti interesanti. Trīnītis. Ir ledi, rotori un parastā klima. Es parasto klimu arī uzreiz ignorēju. Šīs te 3 podziņas, ja tādu es redzu mašīnā, es viņu vienkārši ignorēju. Jums to dzīvē nevajag. Tā, kas man šitas tāds ir? Arī prasts. Un jā, pat nav krēsla apsilda, nekas nav. Ok. Iespējamā uz nomaksu bez līzingā. Parasti, manuprāt, tur, kur rakstīts ir uz nomaksā bez līzinga kompānijām, man šķiet, ka tur ir baigais ieberziens parasti. Nu, tāds ieberziens tā kā... Nu, krēslis tāds briesmīgi. Bet te arī brūnais salons un brūnā nav brūnas priekšā, tā kā laikam tas ir tāds standartiņš. Bet ne. Tāks, kas mums te bija? Sarkans. Sarkans jāstāst. Un arī ledi diski gan pretīgi. Nu, labi, varbūt nav pretīgi. No cita leņķa bija izcēt bēdīgāk. Jā, parasti. Nu, tāds man nepatīk, bet varbūt kādam patīk. Mollers pārdod kaut ko. Nē, tas nav Mollers, sorry, meloju. Šis jau tāds pliks. Pelēkais salons, tas ir vienkārši, manuprāt, briesmīgākais, kas mums dzīvē var būt. Pelēks salons. Šausmas. Šo mēs uzreiz skipojam. 230 kW, 11. gads. Kas mums šeit labs ir? Ir ledi, nav Distronics. Nav arī S-lines. Ir projekcija, manuāli ekrāni. Nu, tā kā ne ekonomisku mašīnu pārdod. Nu, kas tur tāds ir ekonomisks? Diski man patīk, lūk, tur ir nepatīk. Ak, Dievs, cik... Pagaid. Es teicu, ka man diski patīk. Laikam, tad tās ir 2 dažādas bildes. Šī, laikam, ir vasaras diski, es tā pieļauju. Un šajā bildēs jau ir ziemas uzlikt. Tās vienkārši tik maziņi pretīgi diski. Bet viņam ir šī melnā apdarīta, kas ir ļoti forša. Es tādu gribētu. Viņam ir arī šī 3, parastā klimata kontrola, ko mēs reiz skipojam. Kas mums te vēl tāds labi 3 litrīgs dīzelis, 150 kW. Nu, šis, manuprāt, ir... Un mēs esam atraduši bumzīgāko komplektāciju. Jesus Christ! Kāpēc bumzīgākā komplektācija? Reku, mums šeit pat nav ledi. Mēs, principā, visu laiku skatāmies, ir ksenons un led šī līnija iet apakšā gar šajā nedā smuki. Šeit pat tas nav. Šī ir bumzīgāka komplektācija, vismaz pēc gaismā. Mums ir tuvie tālie pagrieziens šeit iekšā, ksenons, halogēna lampas, plus mums vēl te ir miglas apakšā. Nu, tas ir super retums, jo parasā šeit sānā neiet miglas, bet iet Distronics. Šito mēs atradām tādu bumzīgāku, un man pat bail domāt, kādas izstās aizmugurējās gaismas, ka viņas ir ieslēgtas. Jā, lai gan interesanti.
Viņam ir atmiņas krēsli, tad elektriskie krēsli, tā klimats parastais, quattro, nu tāds, cik viņš grib par to mašīnu? 10. Nu, nē. Ja es teicu, ka Xenons ir novecojis tehnoloģiju, tad halogēnās lampas ir vēl trakāk. Tā es pēc bildēm jau skatos, kas ir tāds tīri labs. Labi, skaisti. Man pie ofisa laikam fočēts. Distot tonējums tu tehnisko izēju augšā, ja viņš ir. Jo agrāk, laikam, tagad kāds ar karbonu, ķipa vanabī karbonu līmējis, laikam, salonu. Nepatīk man tā. Bet labi, S-lines ir. Nav atmiņas krēsli. Bet pa 10 pakām nav tik traki, cik viņam tur kilobati bija. Nav norādīts. Tā, 150 kilovatīgie dzinēji, nu tas ir zemākais, laikam bija 150, tā bija 184 kilovati. 180 kilovati reku. Un tā laikam bija tas biturbo. Nu tad, ja mēs tā skatāmies, tad 150-niekus mēs varam skipot uzreiz un ķerties klāt pie iedzīgām lietām. Nu, es teiktu normāls. Par tādu naudu normāls. Onovācijas, Bixenons, kas mums te ir krāsa, vismaz savādāka. Nav S-lines. Ak, Dievs, gaišais koks. Nē, šis tās pretīgi. Tas gaišais koks izstās pretīgi un sala un viss tur izstās pretīgi. Šīs mašīnas, kas ir fočētas šeit, man uzreiz neuzrunā, mani atbiedē. Šis baigs zemais. Nu, baigs zemais. Jā, un parasti, nu, te nav pilnīgi nekā. Es skatos pēc bildēm, vai ir kaut kas tāds, kas mani uzrunātu, kur es gribētu piesiet acis. Nu, tas mums ir Distronics. Redziet, pa ko es runāju šeit, mazliet brūnā šīs te līstes arī. Kāpēc tām mašīnām tā nebija? Šis izstās jau civilizētāk nekā to, ko mēs iepriekš skatījāmies. Bet tāpat man tas gaišais nepatīk. Bet jā, tāds individuāls salons, mega liels nobraukums, bet nu tas arī ir teorētiski gaidāms. Jau mēs ejam uz 10 pakām, zem 10 pakām īpašniece pārdod, tad, manuprāt, viņš ir bijis slānīts un sists un džīzas un tās stūre. Šausmas. Nu, nezinu. Man nepatīk. Labi. Parāds ir uzlikts kādam, kur bija luks parāds, kvēpu filtrs. Nu šeit jau tās mašīnas, laikam, sākās tādas ļoti vienkāršas basic komplektācijas un nekā tāda regulāri apkopts, mazi vizuāli defekti. Latvijā bijis ļoti ilgi un no tā es arī gribētu izvairīties. 176 kW. Tas ir vecais, kas dzinējs, kas tas ir C6, jopcik. Te jau C6 aizgāja kaut kāda daļa. Labi, zin kā izdaram, ātri uzmetam aci, kas darās 2-litrīgiem dīzeļiem. Nu, ja mēs skatāmies vienkāršu mašīnu, pēc cenas 2-litrīgais dīzels, tātad favorīts mums paliek šis te, ko es skatījos. Viņam ir gan vizuāli glīts, gan komplektācija ir diezgan laba. Tātad šis ir, manuprāt, ja 2 dīzeli, vienīgi tie krēsli parastie man kaitina, bet teorētiski šis izskatās, no komplektācijas tā tīri arī interesanta komplektācija. Kas mums vēl te 2-litrīgi dīzeļi? Šis jau ir facelifts. Un izstāsta, ka viņam ir arī šitie, es nezinu, faceliftam gan ir matriksi un ir ledi. Es neatšķiru matriksus no lediem, bet šie ir led tipā lukturi, jo faceliftam parastie ksenoni dienas gaisma iet šeit pa augšējo līniju. Tātad šeit jau ir, tas ir forši.
Visādi, ka viņam arī Distronics ir. Jā. Veči. Labi, 320,000 nobraukums, 140 kW jauda. Xenons, tev nav tur Xenons, draugs mīļais. Nav tev Xenons, tev ir ledi. Bet izskatās šitas labs. Un pa 12 pakām. Pastīsimies, vai es šeit kaut ko varu atrast ātri. Ne, nevar neko viņam atrast. Bet, jā. Vot šis ir arī ļoti labs variants cilvēkiem, kas meklē. Vienīgais nobraukums, jā, bet jāpārbauda CDD datos, kas viņam darās ar šitiem te, ar cietajām daļiņām. To vajadzētu izdarīt, pirms jūs šo mašīnu pērkat, iet CDD pastīties. Jo savādāk ļoti solīdi. Kas mums te vēl? 14. gads, 10,000, ok, ir Xenons. Šip ir iepas, labi, parastā stūre, S-line. Nu labi, šī tāda bombzīga komplektācija, šo es toši negribētu. Ja ko pārdod savu ar jauno tehnisku. Reku, šitā izskatās dienas gaismas, ja ir faceliftam tikai Xenons. Augšējā līnija deg. Arī neslikti. Nav tas pats, ko mēs tad skatījāmies, bet arī neslikti. Nu, ir kaut kāda glīta, ultra avans, dīzelis. Diezgan pliks un nabaks, diemžēl. Kas mums te vēl ir? Patīsmā nav daudz piedāvājumu. Nu jā, jūs manu domu sapratāt. Jā. Ok, lecam atpakaļ no visa šī, ko mēs tikko skatījāmies. Tātad redzējāt, kas darās. Īstenībā ir varianti. Ja šobrīd es gribētu pirkt C7, ir apskates vērti varianti. Protams, jāņem vērā to, ka viņam nobraukums būs tāds, kāds viņam būs, jo savādāk nevar. Tie tomēr ir 10 plus gadīgas mašīnas un jā, protams, tie, kas ir naudīgi un vēlās, tas ir C7 biturbo viennozīmīgi. Tie, kas grib ekonomēt vairāk, 2-litrīgs dīzelis, un kā jūs redzējāt, turpat ir 2-3 varianti, kurus var paskatīties un paņemt. Viennozīmīgi. Tā kā viss nav tik traki. Ir tikai jāgrib. Tā kā tā. Labi, es nezinu, kad man būs nākamais video. Nav nejausmas. Pilnīgi negalīgi nav nejausmas, bet tik es zinu, kāds man būs janvārs. Janvārs būs lielās auzās. Es vēl mēģināšu no Autodienā dabūt arī kaut kādus kuponus un šo te sadarbības linku, jo man daudzi rakstā, vai ir pieejams šis atlaižu kupons, un diemžēl nav, un cerams, ka kaut kad no viņiem dabūšu, lai varētu aktīvāk darboties. Un jā, kaut kas man toreiz rakstīja, lai es uztaisu apskatu par A5. Varētu arī to izdarīt, tā kā vispār vajadzētu dzīvē sākt filmēt atpakaļ mašīnas, braukt izbraucienos, testēt, filmēt un visu pārējo. Domāju, ka varbūt pēc šādiem video esat noilgojušies. Tomēr, ja mēs skatāmies šos te apskatījumus, cik daudz video skatījušies cilvēki, tad bieži vien ieguldot ilgu laiku filmējot video par mašīnu, tas apskates daudzums cilvēku krietni vien mazāks nekā, piemēram, šādam te tipa video. Tā kā, nezinu, ir kā ir, bet dzīvosim, redzēsim. Ok, tiekās vēlāk, cerams, ka šogad pagaidām čau. Atcerieties par mūsu kalendāriem. Ok.